iPoop uzlīme, kas tur notiek. Varbūt lieliska lieta, ja jūs kaut kur studējat, esat lekcijā, neviens pat nepamanīs, ka jūs guļat. Ja tā nebija jaukākā lieta, ko jūs šodien esat redzējuši, tad ierakstiet komentāros, ko jūs redzējāt. Čau visiem, esiet sveicināti šovā, kura dēļ man nācās pārdot savu krēslu, un tādēļ tagad man jāfilmē sēžot uz zemes. Bet nē, es īstenībā nezinu, kā nosaukt šīs epizodes. Ierakstiet komentāros jūsu idejas, kā mēs varētu nosaukt šīs epizodes. Šobrīd es viņus saucu jocīgi Amazon produkti, bet preces šeit arī nebūs tikai no Amazonas, bet arī no citām mājaslapām. Tāpēc mums ir jāizdomā labāks nosaukums. Ieraksti komentārā savu versiju. Šī jau ir 3. epizode, ja neesi redzējis 1. un 2, noteikti noskaties. Paldies visiem, kuri jau ir noskatījušies un padalījušies ar tiem video savos sociālajos tīklos. Atcerieties man piesakot Instagramā un DMos uzrakstiet kādus linkus uz precēm, kurus jūs vēlētos redzēt šajās epizodēs, jo iespējams nākamajā epizodē es apskatīšu preci, kuru tu man ieteici. Nu ko, man liekas, nav jēga uzdot liekus jautājumus, lecam iekšā epizodē un meklējam pirmo produktu. Ok, šeit ir pirmā prece, ko kāds no jums man ieteica, un tas ir Tobar Desktop Bowling, jeb galda bowlings. Mini bowlings. Tātad aptuveni 32 cm gara tā trase ir, 4 cm augsta un 10 cm plata. Super maziņš bowlings, bet man liekas varētu būt smieklīgi uzspēlēt tādu, vai arī kādam uzdāvināt šādu lietu. Te nav lieka jautājumi, es vēlos nopirkt un pamēģināt. Ok, bowlings atnāca kastē, bet iekšus kaste ir pilnībā diezgan sliktā stāvoklī. Dēļ ātrās piegādes, diemžēl, iepakojums ir diezgan bojāts. Es ceru, ka iekšā nekas nav saplīsis. Kā neizklausās, ka kaut kas ir saplīsis, bet varam vaļā un skatāmies, kas lācītim vēdrā. Ok, es īsti neizprotu šo bildi uz kastītes, varbūt kāds var izskaidrot. Šeit ir mini bowlings, tā kā tam ir jāizskatās. Un šeit ir kaut kāds puisīts, un man nav ne mazākās nojausmas, ko viņš tur rokās. Kas tas ir un kāpēc, un viņam uz deguna ir sirds, kas tur notiek. Īstenībā iepakojums ļoti atgādina veikala Tiger iepakojumus un preces, kas viņiem ir. Es nezinu, vai šī nāk no tiem ražotājiem vai ne, bet izskatās it kā es būtu viņu nopirkt Tigerī. Man īstenībā interesē, vai Tigerī kaut ko tādu var nopirkt. Varbūt Tigerī būtu bijis lētāk. Who knows? Who knows? Ok, iekšā kastē vairs nekā nav. Šeit mums ir bowlings. Es dievinu šito plēvi. Kā viņu sauc? Es nezinu, kā viņu sauc, bet man patīk šīs skaņas. Ok, nākamajā epizodē man ir jānopērk metri ar šo plēvi. Man ir jāuztais vienkārši epizode, kuras stundu spaidu šos burbulīšus. Ok, ķeramies pie paša produkta. Ok, tātad mums ir bowlinga lauciņš. Šādi viņš izskatās, droši vien aptuveni 30 cm, kā viņi teica. Kā arī šeit mums ir divas paciņas, vienā ir bowlinga ķegļi un otrā ir bumba. Bowlinga bumba un tāds ieskrējiena celiņš, to tā varētu nosaukt, es nezinu, kā to nosaukt. Saliekam visu un izmēģinam bowlingu. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Ok, es nezinu, cik bieži ikdienā es uzspēlēšu to bowlingu, bet man šķiet tā ir diezgan forša dāvana, ko kādam uzdāvināt. Nākamais produkts. Es jau lēnām sāku savu toaletu un manas istabu apgreidot ar visādām lietām un precēm. Un es pamanīju šo iPoop Funny Toilet Decal, jeb tā ir uzlīme, ko uzlīmēt uz toaletes poda, kura saka iPoop. Tā kā esmu iPhone lietotājs un Apple fanāts, es domāju, ka es nedrīkstu neiegādāties šādu lietu, tā kā pērkam un, jā, skatāmies, kas atnāk. Ok, interesanti, ka šī prece pienāca tādā diezgan fancy aploksnē. Varam vaļā. Šeit iekšā ir iPoop. iPoop uzlīme. Es ceru, ka tā ir uzlīme īstenībā, es nezinu, jā. Izskatās, ka es viņu varēšu pielīmēt. Vislabākais šajā produktā iekšā aploksnē ir tā burbuļplēve, vai arī kā viņu sauc. Ok, aizējam apgreidot man toaletes podu. Ja tu esi Apple fanāts, tev arī vajag tādu toaletes podu uzlīmi. Ok, nākamā prece, ko man kāds Instagramā atsūtīja, ir šī kastīte ar pandu. Un tā ir kā kraikas, un es esmu šādus video jau redzējis Facebookā un citviet internetā, kur ir šīs kraikasītes, kurās ir dzīvnieks un tiklīdz tu noliec naudu uz kastes, tas dzīvnieks savāks to naudu un ieliks kastītē. Man liekas, šis produkts ir super smieklīgs, lieliski dāvana kādam bērnam, kuram ir kraikasīte. Es, protams, diemžēl nekrāju kraikasē vairs naudu, bet varbūt ir laiks atsākt. Tā kā es vēlos izmēģināt šo pandu kastē. Te arī ir citi dzīvnieki, iespējami kaķi un tam līdzīgi, bet es gribu pandu, tā kā pērkam. Diezgan labs un kvalitatīvs iepakojums. Man prieks, ka iepakojums nav sabojāts, tāpat kā tas bowlings, un viss ir ļoti skaisti. Varam vaļā. Ok, iekšā mums ir šī kaste ar pandu.
un kaut kāda instrukcija. Ok, sākam krāt naudu. Es domāju, ka jākrāj šajā kraikastē nauda priekš maniem nākamajiem produktiem, ko es iegādāšos priekš epizodēm, tā kā sākam likt naudu iekšā un skatāmies, kas notiek. Pieņem, ka nauda ir jāuzliek šī baltā lauciņa, lai tā panda atdzīvotos, tā kā liekam. Ja tā nebija jaukākā lieta, ko jūs šodien esat redzējuši, tad ierakstiet komentāros, ko jūs redzējāt. Oh my god, ja es būtu bērns un man būtu šāda kraikasa, es ļoti ātri sakrātu naudu, jo pilnīgi gribās iedot tai pandai naudu. Ok, nu man vairs nav naudas. Tā kā es esmu bijis streameris, man nākamais produkts iekrita acīs uzreiz. Šis ir Peppa the Frog, bet tas ir kā sleeping mask, ko tu uzliec uz acīm, kad tu gribi iet gulēt. Tepat izskatās, ka tu vari regulēt tās vardas acis. Es parasti neizmantoju nekādu sleeping mask, vienīgi, ja es lidoju vai braucu autobusā vai tam līdzīgi. Es noteikti nopirkšu šo produktu, man īstenībā drīz jādodas uz Vāciju. Nav garš lidojums, bet es varētu izmantot šo masku. Pērkam! Oh, wow, īstenībā ir ļoti ērti. Es esmu iepriekš izmantojis visādas tās gulēšanas maskas, bet acu maskas, vai kā viņas sauc, nekad nav bijušas tik ērtas. Tāds sajūta, ka es vienkārši uz seju guļu spilvenā. Šobrīd acis laikam ir ciet, es viņas varu pavērt vaļā. Es neko neredzu, tā kā jūs tikai redzat, kas te notiek. Ok, nu turpinam epizodi ar šīm acīm virsū. Varbūt lieliska lieta, ja jūs kaut kur studējat, esat lekcijā, tad jūs vienkārši attaisat tās acis vaļā un neviens pat nepamanīs, ka jūs guļat. Bet jā, man īstenībā ir jābrauc uz Vāciju drīz, un es noteikti paņemšu šo produktu līdzi. Jā, starp citu, man būs vlogi un video no Vācijas, tā kā noteikti piesakojiet šim kanālam, lai nepalaistu tos garām. Ok, nākamais un pēdējais produkts šajā epizodē ir Kitchen Craft Kitchen Fun Dog Table Top Vacuum Cleaner. Jeb, cik es saprotu, šis ir kā putekļu sūcējs, bet super maziņš un tā kā viņš izskatās pēc suņa. Šeit ir iespējas paņemt govi, suni, ziloni, kaķi, cūku vai aitu, bet es laikam izvēlēšos suni, es esmu tāds suņu cilvēks. Zin kā uz galda vienmēr paliek kaut kādas lietas un netīrumu un tam līdzīgi, un varbūt ar šo vacuumu tu vienkārši vari sēdēt pie savu galdu un uztīrīt to, kas ir sadrupis vai tam līdzīgas lietas. Man ļoti interesē, cik labs vai slikts viņš ir, tā kā es vēlos nopirkt un pamēģināt. Tā, un šeit ir mūsu mazais suņu putekļu sūcējs. Īstenībā suņi pa dzīvi arī ir kā putekļu sūcēji, jo parasti tu kaut ko nomet zemē vai tam līdzīgi viņi to apēdīs un paņems un uzsūks. Šeit mums ir mūsu suns putekļu sūcējs. Es ticu, ka šim produktam līdzi nenāk baterijas. Jā, tur pat ir rakstīts, ka vajag 2 baterijas, tā kā man nāksies pameklēt baterijas un izmēģināt šo produktu. Bet atveram vaļā. Šīm produktām, kā jau visiem, nenāk līdzi baterijas, tā kā man vajadzēs Tā kā man vajadzēs atrast baterijas, bet atveram vaļā. Tā arī līdzi nāk kaut kāda pamācība vai kaut kas tam līdzīgs. Bet šeit ir mūsu suns. Jāiet izmēģināt. Es nezinu, ko es sadrupināšu uz savu galdu, bet kaut ko atradīsim. Okay, šim sunim var noņemt galvu nost. Šeit mēs varam redzēt, kā tas viss izskatās. Tātad viņš sūc caur šajieni, caur savu muti. Iesūc to šeit iekšā. Man nav ne jausmas, kāpēc tam es varēšu iztīrīt viņu. Ejam ielikt viņā baterijas, ejam uztaisīt tostermaizi, sadrupināt to uz galda un pamēģināt visu satīrīt, izmantojot tikai šo suni. Ok, protams, ka man sanāca vienkārši uztaisīt sadegušu tostermaizi, bet hei, priekš šī eksperimenta mums derēs. Ok, nu skatāmies, ko šis suns spēs iesūkt. Ok, tas arī bija mans pēdējais produkts šajā epizodē. Paldies visiem, kas skatījās šo epizodi ar jocīgiem Amazon produktiem. Noteikti komentāros ierakstiet labāku nosaukumu, kā mums nosaukt šīs epizodes, jo man nav ne mazākās nojausmas. Tiem, kuriem interesē kāds no šiem produktiem, noteikti iečakojiet aprakstu, es tur atstāju visus linkus uz precēm. Noteikti nospiežiet like pogu, abonējiet un arī padaloties ar šo video savos sociālajos tīklos. Paldies! Paldies! Un tiekamies jau nākamreiz! Tā!